Patiesība ir tāda, ka jūs necilvēki un ļauna darītāji esat bailēs, trīcat un drebat, tāpēc, ka jūs nesaprotat, kas notiek. Jums liekas, ka jūs vēl varēsiet darīt savas lietas, kā jūs darījāt līdz šim. Nē, tā nebūs. Tāpat kā Kainam savā laikā, kas ir visa ļauno tēvs un sava tēva velna bērns, čūskas dzimums, arī viņam Dievs Bībelē teica: Kain, ja tu darīsi labi, vai tad tu nebūsi pieņemts? Kains izvēlējās savu ceļu, aiziet un ļaunu darīt. Un vēl šodien Kaina dēli darbojas pasaulē, apspiežot gaismas bērnus un darot viņiem pāri, apzogot, zombējot, paverdzinot un tā tālāk. Bet jūsu laiks ir beidzies. Jums nav cerība, kā vienīgi nākt pie gaismas. Un es silti iesaku pilnīgi katram apdomāt, ko es saku, tas jums ir jādzird. Ja jūs esat tumsas bērns un domājat vēl, kad jūs varēsiet turpināt ar saviem ļaunajiem darbiem, tā nebūs. Tā nebūs. Gaisma nāks un iztīrīs, kā uguns iztīrīs šo zemi. Un visi, kas neatbilst viņa vibrācijai, gaismai, viņa spēkam, viņa gaišumam, tīrībai, visi tiks paņemti prom, utilizēti. Tāpēc uzmanieties turpināt savus ļaunos darbus. Atzīstiet visu, ko darījāt, runājiet patiesību, atdodiet nozagto, dariet labi. Ja jūs darīsiet labi, vai tad jūs nebūsiet pieņemti? Tā saka tas, kurš radīs visu tīrās gaismas pirmavots.